Šodien Saeimā notiks Zoltūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēde, un uz sarunu esam aicinājuši komisijas vadītāju deputātu Ringoldu Balodu. Labrīt! 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 Par šodienas sēdi, kāds tad ir galvenais tās uzdevums, ja mēs skatāmies tā pakāpeniski sēdi no sēdes? Šodien ir otrā sēde, kurā piedalās ekonomikas ministrijas pārstāvi, kuriem mēs lūdzam atbildēt uz virkni jautājumu. Uz pirmiem 4 jautājumiem viņi centīsies šodien atbildēt. Viens no tiem jautājumiem ir, kādi grozījumi būvniecības normatīvajā regulējumā ir notikuši no 2008. gada līdz 2013. gada 21. novembrim. Un nākamais jautājums ir par būvniecības kontroli, kāpēc likvidēja būvinspekcija un kurš bija iniciators šim te pasākumam. Tāpat mūs interesē ekonomikas ministrijas reakcija uz 2010. gada valsts kontrolas revīziju, kurā valsts kontrola tieši norādīja, ka iztrūkst Latvijā būvkontrola, būvpāraudzība par šiem procesiem. Un, kā zināms, 3 gadus vēlāk notika šī traģēdija. Kā jūs kopumā vērtējat līdz šim komisijas darbu? Tagad jūs sacījāt, ja iegūsiet atbildes uz šiem jautājumiem, tie ir diezgan būtiski jautājumi, bet līdz šim kā darbos ir veicies? Jāsaka, pirmo mēnesi mēs nodarbojamies ar to, ka mēs mēģinājām atbildēt uz Valdes Zatlera jautājumu, kas mēs esam, respektīvi mēs mēģinājām tikt galā ar vadību, jo redziet, parlamentā ir dažādi politiskie virzieni, partijas, un katrs mēģina savus cilvēkus redzēt labākos amatos. Šai gadījumā tie nav labākie, tie ir opozīcijas amati, kādi vien ir iespējami, tās ir parlamentārās izmeklēšanas komisijas, un notika cīņas ar 2 latviskām opozīcijas partijām par vadību šais komisijās. Protams, ne bez pamata bija arī, juridiskā biroja vērtējums par vadības ievēlēšanas, ir vairākums vai nav vairākums. Tad vairāk jūs par sevi tur domājat, par pašu komisiju? Šī gadījumā, lai sāktu strādāt, ir jātiek galā ar sevīm, kas mēs esam. Tad mēs tikām galā ar sevi, un tad mēs tiešām ļoti nopietni virzījāmies uz formu. Forma tad ir tāda, kāda līdz šim Latvijā nav bijusi izmeklēšanas komisijās. Komisijas sēdes notiks videotranslācijas režīmā. Arī šodien, kameru gaismā deputāti strādās. Tur bija ko izšķirties, jo, redziet, nevienmēr var uzskatīt, ka labi ir, kad tavu darbu patstāvīgi filmē, jo tad īpaši politiķi cenšas izskatīties labāki, varbūt asāki savu vēlētāju priekšā. Bet, protams, savs labums ir šādai atklātībā, jo, redziet, parlamentārās komisijas ir visai, viņam ir pirmkārt vāja kapacitāte, tās nav valsts iestādes, tā ir deputātu kopa, kas paralēli saviem tiešajiem pienākumiem darbojās. Un, protams, šāds režīms, atklātības režīms uzliek pienākumu tiem uzaicinātajiem, kas ierodas uz komisijas sēdēm, skaidrot savus kompetences jautājumus. Es nedomāju, ka ekonomikas ministrijas pārstāvs jūtās komfortabli, kad viņam komisijas sēdē, kā tas notika 12. decembrī, 15. decembrī, kad viņam vajadzēja atbildēt jautājumu, vai tiešām jūs esat pārliecināts, ka Latvijā mums nedraud šāda katastrofa, vai tiešām kādam veikalam atkal neuzkritīs jums virsū. Viņš teica, nē, tas viss iet ierakstā, un, protams, ir liela atbildība. Pagājušajā nedēļā mūsu studijā šeit bija iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, un viņš apstiprināja, ka līdz šī mēneša beigām uzzināsim apsūdzētos Zoltūdes traģēdijas lietā, būs tātad policija nodos prokuratūrai materiālus. Vai tas mainīs jūsu vadītās komisijas darbu? Kādas būs izmaiņas tad jūsu darbā? Policija gan solīja arī līdz pagājušā gada beigām iesniegt. Jūs apšaubāt? Es gribētu tam ticēt, un, protams, šī komisijas darbība ir ciešā veidā saistīta. Protams, tā nav atkarīga no iekšlietu ministrijas un prokuratūras darba, bet viņi ir saistīti ar to, jo mūsu uzdevums ir noskaidrot cēloņus, un valsts rīcību. Viņiem jānoskaidro konkrēti vainīgie. Ja? Un, protams, viņu cēloniskais konstatējums izriet no krimināla likuma normām, tātad viņiem jāizvirza apsūdzības, ja? Un, protams, pēc tam tiesā ir jānotiesā vainīgie, bet te jāsaprot nedaudz kaut kas cits. Ja mēs runājam, piemēram, par komisijas uzdevumu, tad, manuprāt, ir visai skaidrs tas, ka Valdis Dombrovskis, būdams premjers, uzņēmās šo politisko atbildību, atkāpjoties no premjera amata tieši sakarā ar Zoltūdes traģēdiju, pēc Maksima veikala sabrukuma. Tātad šeit ir jāsaprot, kāpēc viņš to izdarīja. Tātad viņš uzņēmās atbildību par to, ka 2008. 2009. gadā šais krīzes gados bez īpaši iedziļināšanās tika mēģināts rast līdzekļus, lai atdotu naudu starptautiskiem aizdevējiem.
Ja? Un tieši tāpēc arī tika likvidēta mūsuprāt, manisprāt, būvinspekcija. To pierāda, teiksim, Saeimas dokumenti, ko mēs esam atklājuši arhīvos. Un šī gadījumā tas uzdevums ir nedaudz savādāks. Runa ir par sistēmas vaininieku, ja? Kura komisija bija atbildība. Kāpēc ekonomikas ministrija tajā brīdī neizvērtēja riskus? Ja? Un šeit tas uzdevums ir sistēmas atklāsmes, jo, redziet, parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala rezultātā, ja pat mēs apsūdzam, es pieļauju, ka mēs tā arī darīsim, tad šo te materiālu saskaņā ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas likumu, kurā ir 16 panti, bet viens no tiem pantiem saka, ka tiesa un izmeklēšanas iestādes var ņemt vērā, tad var arī neņemt vērā mūsu atklājumus, un gala rezultātā mūsu darbu pierāda šis gala ziņojums, kurā tad, es domāju, mēs liksim konkrētus priekšlikums, kā uzlabot šo te būvniecības jomu, jo tomēr parlamentārā izmeklēšanas komisija, viņa nozīmē, kā teica viens no Satversmes konstruktoriem, Cielēns, viņš teica, ka tas ir tāds palielināmais stikls un labi iespēja ieskatīties valsts pārvaldē šīs izmeklēšanas komisija darbs. Tā kā gala rezultātā mēs gribam redzēt skaidrus priekšlikumus, mēs viņus arī dosim. Jūs jau minējāt, ka sākotnējais darbs arī komisijā aizritēja mazliet tādā kā varas dalīšanas gaisotnē starp partijām. Kā jūs kopumā vērtējat šo te jau aizvadīto laiku no savas partijas puses, no Sirds Latvijai un darba opozīcijā? Nu, redziet, es esmu arī teorētiķis, konstitucionāla tiesība profesors, un, protams, man bija interesanti tīri cilvēcīgi, kā zinātniekam, vērot šos procesus, un es nebiju domājis, ka tas notiek tik klai, šī attieksme pret opozīciju tik vienkārši un tik primitīvi, jebkuri mūsu priekšlikumi tika bloķēti. Izsisties caur šo te sienu opozīcijas partijām, nu jau 3, ne tikai ir viena krieviskais bloks Saskaņa, ir 2 latviskās opozīcijas partijas, ir visai neiespējami. Mūsu priekšlikumi, kaut vai, piemēram, par mikrouzņēmumu nodokļu atstāšanu iepriekšējā apmērā, kaut vai, piemēram, protests mūsu pret to, lai valdes locekļiem Sijā nebūtu šī atbildība, tik vienkārši noraidīts bez īpašas pat iedziļināšanās. Un, protams, viens no mūsu centrālajiem panākumiem ir mūsu priekšlikums par tautas vēlēto prezidentu. Mēs panācām, ka šo jautājumu tomēr nodod komisijām un var uzsākties diskusija. Mums ir cerība, ka šī diskusija uzsāksies. Runājot par tautas vēlētu prezidentu, parunāsim par šī brīža prezidentu. Vai jūs prāt, Andrim Bērziņam būtu jāatbild uz ielūgumu un jādodas uz 9. maija svinībām Maskavā? Nu, manuprāt, šī situācija nav tāda, kad vajadzētu ierasties Maskavā. Es domāju, šī situācija tuvojās augstā kara laikam, un vienīgais iemesls, kāpēc varētu mūsu prezidents vai premjers ierasties Maskavā, ir sarunas par Ukrainas krīzes noregulēšanu. Ja šāds konteksts ir, tad tur, protams, jāierodās. Es nedomāju, ka labākais fonds ir 9. maija svinības, kad faktiski Krievija, kura atzīst savā impēriskā domāšanā, klai parādīs savu militāro spēku. Tas ir acīm redzams. Ja? Un, protams, 9. maijs ir liela uzmanība mums pašiem jāpievērš pie notikumiem, kas ir Rīgā ne tikai prezidentūras pēc, bet arī tāpēc, ka arī šeit iespējams dažādas provokācijas. Un noslēgumā vēl jautājums, ko arī mēs uzdodam gan ministriem, gan arī deputātiem, kas ierodas šeit pie mums sarunu, par Saeimas priekšsēdētājas izteikumiem par to, ka Saeimā ir pārāk jūtama zaļā puķa klātbūtne. Vai jums tā šķiet? Nu, jūs ziniet, es viņu tā tieši to puķi neesmu redzējis. Laikam iet runa par alkoholu pārmērīgu lietošanu Saeimas telpās. Bufetē alkoholu noteikti tur nevar iegādāties, un piedzēruši deputāti, kas klimst un turētos gar sienām, es arī neesmu manījis. Tā kā es atļaušos nekomentēt atsevišķa deputāta, lai arī tas ir Saeimas priekšsēdētājs viedokli par alkoholu pārmērīgu lietošanu. Es tiešām nevaru jums teikt, ka viņš tur ļoti lielā mērā lidinās apkārt.